Jā, sveiki visiem. Miers visiem. Gribēju padalīties vienu tādu garīgu principu, kurš ir ļoti svarīgs un kurš mums daudziem ir piemirsies arī mūsu ticības dzīvē, un es arī ticu, kad mēs praktizējam ticību, jo kārtīgs ticīgais tāds, kas praktizē ticību. Ir kaut kādas teoloģiskas zināšanas, viņas ir obligāti jāzina, bet arī ir jāpraktizē tas, ko mēs izlasām, viņas jācenšas arī praktizēt. Jā. Jo, kā mēs zinām, tiesas dienā Dievs skatīsies mūsu praktiskās darbības, kā mēs esam, kā mūsu ticība ir tikus apliecināta. Jā. Un, protams, izrejot no šī, tātad skatīsies līdzības sev, tas ir šīs likumiskās lietas, jā. Tas ir šīs labās dvēseles īpašības. Labi, tas ir tā. Tā tad ir rakstvieta Salmām pamācībās 21, atvainojos. Tātad zirgi sakopj kaujas dienai, bet uzvara nāk tikai no tā kunga. Un šeit mēs redzam divas interesantas lietas. Būtībā tā ir pamatlieta, kad darbojas divas puses. Tad ir cilvēks un ir Dievs. Un mēs nedrīkstam šīs divas lietas atdalīt. Un tūlīt es jums paskaidrošu, kāpēc. Tā tad ir tāds, varētu teikt, trīs tādi veidi, ticīgais viņas nosaukt tā, kā viņi ved savu praktisko ticības dzīvi. Jā. Un pirmais būs, es tā īsumā, jā. Pirmais ir tātad slinkais variants, jā, kur darbojas, kur Dievs ir. Dievs jau vienmēr ir pastiepis savu roku, jā, mums pretī, jā. No viņa puses tur ir 100% atdeve, pilnīgi noteikti, jā. Un tad ir tas otrais puses, kur cilvēks ir slinks ļoti, jā. Viņš ir tāds, varētu teikt, darbojas uz tā principu, kad vadi mani Dievs, jā, viņš ir kaut kādā iesēdies ķerrā, un viņš, kā resns runas, ir jāvada apkārt. Un tas ir tas slinkais variants, jā, kur arī mūsdienu ticība ir ļoti ar to saindēta, jā, kur necenšas to ļoti uzsvērt, jā, ka, teiksim, lielākā daļā Dievs ir viss izdarījis, jā, un viss ir, viņš ir nomirs par visiem taviem grēkiem, jā, viss tas ir, bet, kā mēs redzam Bībelē arī, jā, ka vēstulē rakstīts, ka tomēr, nepietiks tikai ar pliku ticību, jā. Jo, ticībai jāiet kopā ar darbiem. Tas nenozīmē, ka glābjamies ar darbiem, bet mēs savu mīlestību uz Dievu izrādām tieši ar šiem darbiņiem. Jā. Tā, un tad otrais, par ko šodien gribēju pievērst uzmanību, ir tātad tas, ka cilvēks, teiksim, viņš praktizējās, jā, kā arī teikt šajā rakstvietā, jā, zirgu sakop kaujas dienai, tātad, ko tas nozīmē, tas ir, ka mēs esam savu prātu uzmanam, mēs uzmanam, tas nozīmē šīs domas, jā, mēs skatāmies, kas notiek ar mūsu domām, tālāk mēs pievēršam uzmanību, ko mēs runājam, ko mēs darām, un arī kāds ir mūsu sirds sajūts. Jā, mēs skatāmies visus šos 4 lauciņus, katrā dienā, jā, katru stundu, mēs to skatāmies. Un tātad šis ticīgais, viņš kaut kā cīnās, un, protams, ka ir kaut kādas uzvaras. Protams, ka viņas būs, ne jau visu laiku tu vienkārši to spārdīs, ja tikai, pretinieks, būs, jā, tu arī kaut kur vinnēsi, jā. Un tad notiek tāda ļoti nepatīkama lieta un arī jūtīga lieta skatieties. Tātad, teiksim, ticīgais cīnās, jā, ar vēderverdzību, jā, ko mēs visi cīnamies, protams, ka tas ir saistībā ar miesu. Ar miesu jācīnās mums līdz dzīves, jā, galam, līdz kāpmalē. Viņš cīnās, viņš, teiksim, uzvar, jā, kaut kādu, es nezinu, teiksim, ēst vakarā, jā, teiksim, viņš tur ciešās, jā. Varbūt citam tas vieglāk, citam grūtāk, un tad viņš, ko viņš dara šajā mirklī, kas notiekās, ienaidnieks nāk, nevis ar šo brutālo, frontālo uzbrukumu, jā, kur ir vienkārši, kur tu redzi viņu, jā, to viņu taktiku. Viņš ir aiz muguras, jā, un viņš pienāk klāt, niečukst, jā, labs darbs, jā, un tagad šis cilvēks tātad, ko dara, viņš ļoti bieži tātad palielās kādiem citiem, jā, un, teiksim, un viņš tā kā sāk arī vākt savā veidā šīs trofejas.
ko viņš ir izdarījis vēl vienu ļoti nepareizu lietu, viņš nav atdevis godu Dievam, tad viņš ir iedevis savai šai uzvarai kaut kādu pašvērtējumu. Un jāatcerās, ka arī tajā dienā, tad, kad visi ticīgie stāvēs, tad mēs redzēsim, kas tur būs, kas jau mums jau tā liekas, ka it kā es esmu izdarījis ļoti pareizu darbu, bet jo daudzos gadījumos mēs aizmirstam pateikties tieši Dievam, ka tieši caur viņu ir notikuši šī uzvara. Ļoti daudzos gadījumos mēs vienkārši to piemirstam kaut kā, tāpēc, ka tā ir mūsu šī grēcīgā daba, šis pirmreizējais grēks, kas ir mūsos tā piesūcies, ja? Kad arī šos darot labos darbus, ja? Mēs daudzos gadījumos mēs vienkārši nepasākāmies Dievam, ja? Un šeit arī šajā raksturvietā tas ir skaidri pateikts, ka tad, kad tu cīnīsies, ja, ka tu visu šīs gan prāts sargās, gan sirdi, gan vārdas, gan savas darbības, tev obligāti, tev ir savā dvēselē, tev ir jāpasakās, tev ir jālūdz Dievs, ka tas ir noticis tikai pēc tavas žēlastības. It kā tā liekas tāda maza, sīka lietiņa, bet tā ir ļoti svarīga, tāpēc kas notiekās? Visa šī uzvara pret iekāru, kā viņa notiekās. Mēs izdarām no savas puses tik, cik ir. Un tad Dievs ir tas, kurš tev dos uzvaru. Bet šī uzvara, viņa var arī ieilgt. Kā tas notiekās? Tas var notikt tā, ka, būs ilgāk jāpamokās, tā jocīgi skan, un viņš to dara ar mērķi, kāpēc Dievs ir ļoti gudrs, viņš to dara, lai šis cilvēks būtu pazemīgā, lai viņš to darītu uz pareizu darbu. Saprotiet, nepietiek, izrādās, ka nepietiek tikai uzvarēt iekāru un darīt labos darbus, bet izrādās arī jādara tas uz pareiza gara, pareizai motivācija jābūt, kam es to daru. Jo, ja es neatdodu Dievam ko, tad tas nozīmē, es piesavinos sev, un es to daru lepnībā. Un šie cilvēki ļoti daudz arī tādā dienā var izrādīties šie cilvēki, kas to ir darījuši ar nepareizu garu, ar nepareizu motivāciju. Jo, viņš paņēma Mateja evaņģēliju 25. nodaļu, mēs visi labi zinām, jā. Es biju izsalsts, tu pabaroji, es biju izslāpts, tu man iedevi padzerties, jā. Un viņš ar šito staigā, viņš domā, baigi labi, es tagad varu darīt tikai labos darbus, un Dievs, man atķeksēs, viss labais, bet nē, ja tu to darīsi, nepareiza motivācija pirmkārt, un arī, ja tu nepateiksies, Dievam daudzos gadījumos, tad var iznākt, ka tu stāvēsi arī tukšs ar visiem saviem labiem darbiem, vienkārši. Tā kā tas man tāds īsais būtu, tā kā, mums kā ticīgiem ir, šis ir ļoti grūti, šis te garīgais princips, bet viņš mums ir jāsāk praktizēt un pielietot. Arī man tas ir īstenībā tā ļoti liela skola, jo tas nav tik vienkārši, jo, kā jūs teicu, šī vecā daba, viņa neliekās mierā un viņa mēģina, ir tāds mirkļi, ka tev izdodās tiešām, ļoti labi, un tu cīnies, un tad tu esi gādsīts tās vienalga vai domas, vai sajūtās, un tad tu, tas noteikti, tie ir automātiski, tu mēģini tā kā sev piesarunāties, to aizmirsti, pateikties Dievam, ka tas notika, ka tā uzvara nāca no viņa žēlastības. Jo padomājiet loģiski, kā cilvēks, kurš ir piedzīvis viss grēkā, viņam ir pirmreizējais grēks, viņš nevar vispār izcīnīt jau uzvaru bez šīs Dieva žēlastības palīdzības, tāpēc arī, kad mēs cīnāmies, mums ir jāpiesauc Dieva palīdzību, lai tas notiktu pareizi likumīgi. Jo, ja tas nebūs, tad mēs to darām uz lepnības garu. Piemērs tāds spilgts ir, ka daudz saka, Buda, vai tas indiešu guru, pasties, viņš tāds ārišķīgi, tāds foršs cilvēciņš, bet viņš to dara nepareizi uz lepnības garu. Jo pietiek ar vienu lepnības garu, ir tā, ka sātans ir, un lepnība varētu, es viņu nosauku, ka tas ir kāda labā roka, ka tie mafijas bosiņiem vienmēr ir kaut kāda labā roka, tāds, kaut kāds izsitējs, tāds īpašais, kuram tiek uzticēts kaut kāda īpaša uzdevuma. Tātad pārējie šie dēmoni paiet malā, un pietiek ar vienu šo lepnības dēmoni, ja tie pārējie kā attiek nost, un nāk viņš.
un viss. Un viņš šo vienu cilvēku, jā, var aizbraukt uz ēlas bezdibēm. Protams, viņš var aiziet bojā, jo ir daudz piemēru no ticības dzīves, ļoti daudz, jā, no šīm ticības. Pirmo ticīgo grāmatām, kur cilvēks iesāka varēm. Viņš tā gavēja, viņš tā lūdzās, viņš tā sev aizliedza, visur domās, sajūtās. Bet pietika ar vienu, kaut kādu mirkli, kur viņš paaugstinājās, kur viņš jau nesāka atdot Dievam godu. Un tā tas auga, šī lielā sniega pika bija tik liela, atnāca šis lepnības dēmons, un viņš aizgāja, cits aizgāja pasaulē, bet bija arī tā, diemžēl, jā, es jūs brīdinu, arī bija tā, kas aizgāja uz ēlu. Tā kā būsim uzmanīgi un vērīgi, un sāksim arī pielietot šo te pateikšanos Dievam katrā cīņā, kur mēs esam, atdosim viņam godu. Nevis piesavināsimies sev. Lai jums visiem izdodas ticības dzīvē, jā, esiet svētīti.